Es esmu šobrīd, kopš 1. jūlija, otrā lielākā novada finanšu nodaļas vadītāja. Vidzemē lielākais novads. Mēs bijām tie laimīgie, kam šogad bija ATRs. Efektīvāka pārvaldība. Šo te laikam tikai redzēšu. Tad, kad es sāku strādāt pirms 4 gadiem, mums lielākā daļa personāla dokumentu bija papīrā, gan iesniegumu, gan rīkojumu. Rīkojumus ieskanējām, aizsūtījām algu grāmatvedēm, samaksājām. Iesniegumus uzrakstījām papīrā, lietvedis uzrakstīja rīkojumu, vadītājs parakstīja. Rēķinus iesniedzām papīrā, pa kabinetiem izstaigājām, savācām papīrus, iesniedzām grāmatvedībā, aiznesām grāmatvedēju uz vietas. Budžetu stiprinājām uz lielām daudz Excel lapām. Deputātiem devām sēdēs diezgan lielus Exceļus. Principā diezgan daudz bija papīra. Šobrīd lietvari mums lieto tiesības ir 2000 apmēram darbiniekiem. Šī gada 9 mēnešos kopā reģistrēti 72 000 fiziski. Kaut ko lietvarī ir izdarījuši 1667 darbinieki. 9 mēnešos, tātad šajā gadā, pati sistēma mūsu vietā, manu darbinieku vietā, ir ģenerējusi apmēram 50 000 dokumentus dažādās sistēmās. Personāls, es gribētu teikt, ka mums ir pilnībā elektronizēts. Sākot jau ar personas lietu, ko katrs darbinieks var apskatīt, kādi tad dati manam darba devējam ir par manīm, līdz jebkuram iesniegumam, ko man vajadzēs. Sistēma noģenerēs pēc tam rīkojumu, darba laika uzskaitas tabeles, pildam sistēmā, algu sarakstus skaņojam lietvarī, tarifikācijas sistēmā un pat darbinieku izglītības iestāžu ēdināšana ir atzīmēta sistēmā un rēķini no sistēmas. 1328 darbinieki ir izmantojuši iesniegumus, darba laika uzskaiti, tās tiesības ir gan vadītājiem, gan lietvežiem, un 172 veids personāla uzskaiti. Budžets tā ir viena no mīļākajām tēmām. Budžets ir pilnībā elektronizēts. Gan budžeta pieprasījumus iestādes iesniedz jau sistēmā, ko viņi vēlas. Mēs vienmēr lūdzam lietot ķeksīti atliktie darbi. Tie ir paši foršākie. Jo tas nozīmē, ka viņi jau pieņēma lēmumu, ka šito es baigi gribu, bet iztikšu, un man tas ļoti patīk. Pielikumus varam pievienot tirgus izpētes, PDF-us, izdrukas, tāmes, celtniecības, kas tad ir vajadzīgs viņiem. Atskaites gatavojam no sistēmas, izsūtam 2 reizes mēnesī, gan iestāžu vadītājiem, gan vadībai. Kontroli arī pa lielam veids sistēma. Mēs tikai lūdzam tām iestādēm ieiet sistēmā un paskatīties, vai tas jau pārtērēs vai ne. Grozījumus visus veicam sistēmā. Grozījumus var veikt pašas iestādes. Tāmes skaņojam no pagājušā gada sistēmā. Un budžetu mums lieto 247 lietotāji, ne tikai iestāžu vadītāji. Grāmatvedībā lielākā daļa ir elektronizēta. Rēķinus mēs sistēmā sākām vadīt pirms e-rēķinu ieviešanas. Mums bija rīkojums, kad visiem rēķiniem saņemtajiem tas, kurš pirmais pieskaras rēķinam, tas viņu ieliek sistēmā. Gāja ļoti labi. Arī skaņojām visu sistēmā. No pagājušā gada sākām materiālās vērtības lietot. Beidzot, katrs darbinieks redzēja, kādi viņam ir pamatlīdzekļu inventāri materiāli. Tas manā pašvaldībā pirms tam nebija. Principā viņi to uzzināja tikai inventarizācijā. Opā, šitas arī ir man. Tagad gan norakstam, gan pārvietojam. Visas sistēmas ir principā sistēmā, visas darbības sistēmā. 9 mēnešos 30 000 dokumenti ir bijuši tikai materiālām vērtībām, kustībām. Pagājušajā gadā daļēji ieviesām elektronisko inventarizāciju. Tātad mēs vairs nedrukājam garos sarakstus un neejam pie katra krēsla, lai salīdzinātu kodiņus vai lai saskaitītu. Mums ir skeneri, mēs ejam pīkstram, skeneris strādā ļoti ātri, super. Tad, ja kāds aiziet un izpīkstena. Plus grāmatvedība var redzēt, kuru tad krēslu liena neatrada
principā viņa paņēma no sarakstu un atzīmē, šito es atradu un nenoskanēja. Tā kā arī to grāmatvedība redz, kuras tad lietas īstenībā netika nemaz atrastas. Un ar šo gadu mēs pabeigsim, cerams, pilnīgu elektronisku inventarizāciju, jo šogad arī inventarizācijas sarakstus mēs skaņosim lietvarī. Tās pašvaldības, kas ir pašvaldībām, ļoti labi zina, ka iestāžu vadītājiem standartā ir tāda čupiņa pēc inventarizācijas, kur viņš katru lapu pāraksta. Un tad šogad tā vairs nebūs. Lietojam apmeklējumu izglītības iestādēs pansionātos, lai pansionātiem izrakstītu rēķinus, mums ir apmeklējums, skolām, dārziņiem ēdināšana apmeklējums, materiālās vērtības gandrīz 500 darbinieki lieto un ēdināšanas bloks. Mums ir apmēram 30 virtuves, pašiem savas, un arī to visu vadam sistēmā. E-rēķiniem es atstāju atsevišķu sadaļu. Jā. 9 mēnešos 16 000 no juridiskām personām, 72% e-rēķini. Nav 100%, kā ir likumā. Izrakstītie rēķini, kas ir īstenībā laba statistika, no rēķiniem, ko mēs izrakstam un iedzīvotāji mums maksā, 66% ir automātiski atpazīti. Tātad nav vairs tik liels cilvēku daudzums, kas sēž un bankā skatās, par ko tas ienākošais maksājums. Protams, mums vēl joprojām ir visādi kāzusi. Pagājušajā nedēļā mēs par policijas administratīvo aktu dabījām paskaidrojumu šejums. Un tad tā kā meklē kādam rēķinam piesaistīt šo maksājumu ar pamatojumu šejums. Cilvēks bija acīm redzot ļoti aizvainots par to, ka viņam bija sods. Ar to man prezentācija beidzas, bet tad, kad es sāku strādāt, mums bija lielākā daļa papīrā, un es pārņēmu grāmatvedību, kad grāmatvedība bija katrā pārvaldē, kā jūs redzējāt sākumā, 21 pārvalde mums ir. Un kopā tie ir, neatlaižot nevienu darbinieku, nesamazinot, necentralizējot, tie bija 46 darbinieki grāmatvedībā. Tad šobrīd mums ir 35, parēķinot ar standarta tādu maziņu algu, bez piemaksām, aizvietošanām, visu pārējo. Tie ir 148 000 gadā, ko pašvaldībā esam iekonomējuši ar centralizāciju, reorganizāciju un elektronizāciju. Tas, ka tās sistēmas ir sasaistītas, tas, ka tās sistēmas pašas daudz ko ģenerē, tas, ka mēs varam ātrāk iegrāmatot, ātrāk izrakstīt, nieka 148 000 gadā. Katru gadu. Paldies, brauciet ciemos!